Mani sauc Čau, un esmu no Ķīnas. Šobrīd es pabeidzu universitātē un strādāju Rīgā, Printify'ā. Palielam tā bija mana vecāku izvēle. Pēc finanšu krīzes viņi meklēja jaunas finanšu iespējas, vietu, kur dzīvot, arī izglītība vidi priekš mani. Un tāpēc mēs pirmo reizi atbraucam uz Latviju kā turisti, paskatījām Vecrīga un apkārt pilsēta. Mums šeit ļoti patika un arī izvēlēja pārvākties uz šejieni. Man ļoti patīk dabā šeit, īpaši vasarā. Ir daudz mežu un jūra. Ļoti patīk. Īpaši, kad pēc es dabūju savus autovadītāju tiesību, es varēju ceļot apkārt ārpus pilsētu, piemēram, Līgos svētkos vasaras laikā. Var redzēt daudzas dejas un dziesmas. Jā, ļoti interesanti. Man bija vairāk grūtība sākumā, kad es gāju uz Latvijas pamatskolu un vidusskolu, jo tas nebija ļoti viegli iemācīt to valodu, un arī pārsvaras laikā es nesaprotu, kas notiek skolā, un arī tā skolotāja vai skolā arī nebija baigi daudz pieredze, kā var palīdzēt tādā situācijā. Latvieši man šķiet ir ļoti introverti un piesardzīgi. Piemēram, to var arī redzēt pilsētā, ka ciematos visur ir žogi starp mājām, starp dzīvokļiem. Cilvēki būvē robu starp sevi un savu kaimiņiem. Ķīnā un ķīnieši ir daudz kolektīvāki un viņi domā vairāk par ģimene, par savu darbas vietā, par savus grupas. Un latvieši un arī eiropieši ir vairāk individualisti un domā vairāk par sevi un savus dzīves plāns un ko pašam sevi gribēt. Priekš jaunpienācējiem ne tikai ir svarīgi priekš viņiem, lai iemācītu valodu, lai tas ļauj cilvēku būt tuvāk un iepazīst labāk starp jaunpienācējiem un vietēji latviešiem.